Cik bieži jūs izmantojat skolas mājaslapu? Es katru rītu. Katru dienu. Un ko tieši jūs viņā izmantojat? Es skatos stundu sarakstā, jā. Nu jā, arī stundu saraksts vēl ieeja e-klasē caur skolas mājaslapu. Mums tāda ir? Lai apstītos, vai ir kādas stundas nenotiksies vai notiksies, tīri tā. Pārējais man tā šobrīd īsti neinteresē. Neizmantoju. Izmaiņas. Jā, izmaiņas. Izmaiņas. Stundu izmaiņas vai konsultācijas. Jā, es to pašu. Izmaiņas. Skatos. Ko jūs gribētu, ja jums būtu iespēja mainīt skolas mājaslapā? Ko? Pašu skolas mājaslapu. Un tas ir kā tieši kaut ko sīkāk bišķiņ? Nu visu mainīt, sīkums. Dizainu, vēl kaut ko? Jā. Nu, tas dizainiņš tur nepievelk tajā mājaslapā. Tas ir ļoti tāds atbaidošs. Pirmkārt, tad nav īsti pārskatām mājaslapa, konkrētā informācija grūti atrast. Jāatcerās vienmēr galvā, kur kas atrodas. Tas man īsti tā nav pieņemam, bet Nu jā, kaut ko dizainu sadaļas, nezinu, kaut ko tā. Jautājums to skolas, kad no cikiem līdz cikiem ies tā skola pārāk ilgi, jo tas tur jautājums ir viens un tas pats. Spēlīt? Nē. Nu, varbūt jābūt spēlīt. Es vēl gribētu, lai stundu saraksts ir tāds, kad uzspiež uz klasi un tad rādās vienai klasē visas nedēļas stundas. Kāds varētu jauns bildīts ielikt no 2011. gada pasākumiņiem? Nezinu, ko? Nezinu. No pasākumiem kaut kādas video un tā, aprisina vairāk video. Jā, video galerijas noteikti. Un ielikt jaunākās bildes, tāpēc, ka ir no 2009. gada tikai bildes. Īstenībā no vilces, no 1. septembra nav parādījušās bildes jau kopš 2009. gada. Tā kā tur būtu interesanti kaut kas jauns parādītos.